florbola līgas spēles starp Kurši Ekovalis un Lielvārde Fatpai. Pirmās minūtes izskaņas izgājienu, pagaidām Liepainieki tā vairāk kontrolē bumbiņu, pretinieku vārtu tūmā un gūst arī pirmos vārtus. Nu, vārti brieda, tie arī nobrieda. Izdevās Jansonam raidīt. Jā, tā arī ir. Tajā vietā turpat blakus arī atrodas Liepainieku. Un šeit glāb jau Rimarenko. Redzēsim, kā šodien iepriekšējā mača spēlētājiem Akmeņlaukam un Popovam sekmēsies ar rezultativitāti. Nu, šeit rezultāts kļūst 1-1. 11. minūtē. Protams, spriest. Jā, nu. Vēl 10 sekundes vairs tikai. Nu, jāpaspēj vismaz viens raidījums mainiekiem izpildīt. Bloķēts metiens. Veiksmīgi būšanu šajā skaistajā Eiropas valstī Francijā un turpināt vest līdz, bet 2-1 paspēja labo malu, kur Edgars Freimans 91. panāk 2-1. Nedaudz nomānīja Freimanis. Un vairākums turpinās, tikai jau formātā 5-4 un vēl vieni vārti. Un šoreiz jau pats Gins Siliņš. Iepriekšējā epizodē Gins Siliņš atdeva rezultatīvu piespēli. Šoreiz jau Siliņš pats gūst vārtus. Iespēle neizdevās, pretuzbrukums 2-2. Var teikt pat 3-2. Un šeit veiksmīgi nospēlē Liepainieku vārdsargs Edgars Rimarenko. Tāda grūta situācija, ar kuru netika galā. Nu, pretuzbrukums Kuršiem. Nu šeit bija Klameram jāgūst 4. vārti. Gādina tas pirmajās 5 minūtēs. Un vārti! Neticamā veidā bumbiņi nonāk vārtos. Nu, tiešām jāskatās ir atkārtojums. Nu, nekas īpaši bīstams arī neveidojās šī uzbrukumā. Edgars Freimans, redzam, ievad bumbiņu spēlē. No Ričarda Dēvita. Nē! Liepājā sports aug un attīstās. Līdz ar to arī aug arī sporta būvis. Bet tikmēr, kamēr es jums to stāstu, Lielvārde samazina rezultātu starpību 2-4. Nu, praktiski vienatnē nokārt sodīt pretinieks par paviršībām. Un šeit, lūk, varētu teikt, ka gandrīz iekrita un būs bullīts. Mainieki nonāk darīt. Interesanti, ka Liepainieku treneris neskatās šo sodu metienu. Un nē! Šoreiz līdz, kā jau teicu, informācijai. Toms Akmeņlauks un būs noraidījums. Un vēl viens bullīts. Lielvārdes florbolists, 16 vārti, 10 piespēles. Varbūt viņam sekmēsies labāk. Nu, vajag gūt Lielvārtei vārdus noteikti, lai, tā teikt, samazinātu rezultātu starpību. Un tā arī notiek. Devītniekā precīzi gribas gūst 17 vārtus. Ričards Dēvids, nu vārti! Ričards Dēvids un Mihails Kostasevs šķiet, kad... Nu jā, tā arī ir. Ričards Dēvids piespēle šo raidījumu, šo bīstamo raidījumu. Labi, Freimans nospēlē.
Pēdējās sekundes. Un Liepainieki ir izcīnījuši uzvaru. Atskan tiesneša svilpe. Rezultāts 5-3. Liepāja turpina spēlēt sekmīgi šajā sezonā.